Es sveicināts manā otrajā video no 10 video sērijas par baroku vingrinājumiem. Iepriekšējā video mēs apskatījām sekojošu vingrinājumu. Un, ja tu video vēl neesi noskaties, tad šajā video es jau vairs detalizēti nerunāšu par to, kā šie vingrinājumi būtu jāspēlē un tā tālāk, un kā viņus integrēt tavā vārnīcā. Bet es vienkārši praktiski nodemonstrēšu otro vingrinājumu, lai tu viņu paņemt, padarbojies pie viņas kaut kādu nedēļu, tad tālāk, skatoties šo video sēriju, jau beigās tev var būt 10 tādu foršu uzdevumu, kurus tu vari integrēt savā vārnīcā. Nu, lūk, tad otrs vingrinājums izmanto, principā es teiktu, diatonisko trīskaņu arpēģijas ar chromatisku vai, ja tu vēlies, diatonisku ievadskaņu pirmajā notī un atpakaļ. Pieņemsim, ja mēs sākam ar solo arpēģiju, mums ir sol, si, re. Tā vietā, lai vienkārši spēlētu sol, si, re. Un katru nākamo arpēģiju pēc kārtas mēs spēlējam sol, fa diez, sol, si, re. Pirms mēs skrienam tālāk pārējām grāmatas pakāpēm, pārliecinies, ka tu vari nospēlēt šo. Es izmantoju, es nospēlēju mediātoru pirmo notu, es izmantoju pull-offu, es norauju, nospēlēju notu un ar šo pirkstu norauju, lai ieskanās fa diez. Un tad var nospēlēt hammeronu un iesist šo notu, lai viņa atkal ieskanās. Nospēlēju mediātoru, norāviens, iesitiens. Un pēc tam atliek vienkārši nospēlēt pārējās 2 trīskaņu arpēģijas notas. Šajā pirmajā piemērā, kad mēs spēlējam notu fa diez, tā nav atšķirība, vai tu to uzliek kā chromatisku vai diatonisku ievadskaņu, jo notas fa diez, kurā gadījumā ir arī šajā gammā diatoniski, bet ja mēs ejam tālāk uz nākamo pakāpi, mums ir notas la minor trīskaņas. Ja mēs viņai taisam ievadskaņu, mēs varam nospēlēt chromatiski vai arī diatoniski ievadskaņu. Šajā gadījumā es nospēlēju la, sol, la un tad do mi. Šī notas sol ietilpst sol mažora gammā, tāpēc es to sauc par diatonisku ievadskaņu. Bet ja es nospēlētu nevis la, sol, la, do mi, bet la, sol diez, la, do mi, es to vairs neastotu kā diatonisku ievadskaņu, ja es kā pamatsistēmu domāju sol mažora gammu, bet tik un tā tas ir veids, kā tu varētu šo spēlēt, jo nereti jau ir situācijas, kurās tu, kā esi sol mažorā, bet uz mirkli tu aizies kaut kādu citu tonalitāti un tā tālāk. Un tādējādi, lai tu sev sagatavotu dažādām šīm melodiskajām situācijām, es teiktu, ka tu vari pamēģināt priekš sevis izdarīt izvēli. Pats, ka sev, vai es spēlēšu tikai ar diatoniskām ievadskaņām, vai es spēlēšu tikai ar chromatiskām, un pamēģināt gan tā. Piemēram, ja es tagad spēlētu tikai ar chromatiskām ievadskaņām, es vienmēr, kad būs jebkurš no trīskaņiem, ko es nospēlēšu, es vienmēr ievadskaņu taisīšu tieši pustoni zemāk, neatkarīgi no tā, kur no trīskaņiem es spēlēju. Piemēram, no sol, la, vai arī, ja spēlētu diatonisku ievadskaņas, tad un, ja tu ietu, piemēram, atpakaļ, ka tu aizies šajā formā līdz pat pašai augšai, tad es atnācu šeit. Es tagad spēlēšu ar chromatiskām ievadskaņām. Šī būs šajā formā pēdējā nots. Nu, tad es varu iet tāpat atpakaļ. Vai arī atgriezt vingrinājumu otrādi. Un tā tālāk. Tāds praktisks vingrinājums. Spēlē viņu visās 5 formās, dažādās tonalitātēs. Tad, kad tev viņš sanāk nospēlēt vienkārši tāpat, pamēģināt paspēlēt viņu muzikālāk, liekt iekšā savās improvizācijās un tā. Ja tev šis video noderēja, abonē manu kanālu un gaidu nākamos video par baroku vingrinājumiem.